Medicīnas kalendārā oktobris iekrāsojas rozā krāsā. Tā ir krāsa, kas simbolizē krūts veselību, modrību un rūpes par sevi. Taču par krūts veselību ir jādomā ne tikai oktobrī, bet visu gadu, neatkarīgi no datuma kalendārā. Krūts pārbaude un profilaktiski izmeklējumi ir dzīvības jautājums, ko nedrīkst atlikt uz rītdienu. Ciemojoties Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra krūts diagnostikas nodaļā, mani sagaida pieredzējuši, sirsnīgi un profesionāli mediķi, kuriem ikdienu rūp pacientu veselība un dzīves kvalitāte. Vēlos uzzināt vairāk par to, kāpēc mamogrāfija ir tik būtiska, kā norit krūts rekonstrukcija pēc operācijas un kādas ir mūsdienīgas ķirurģiskās ārstēšanas iespējas, kā arī par citām tēmām, kas skar sievietes, kuras nonākušas krūts diagnostikas nodaļā. Mēs dzīvojam savu steidzīgo dzīvi 21. gadsimtā, darbs, mājas, hobiji, pienākumi, un tad pēkšņi pienāk vēstule. Iekrīt paskastītē vai elektroniskajā e-pasta adresē vēstule no NVD, uzaicinājumu vēstuli uz skrīningu mamogrāfiju. Un tā ir ļoti svarīga vēstule. Tā ir dāvana, ko mums balss dāvina. Un patiesībā šī vēstule mums būtu jāgaida. Tā kā bērni Ziemassvētkos gaida dāvanas no Ziemassvētku vecīša, tā arī mūsu sievietēm ir jāgaida uzaicinājuma vēstule uz skrīningu. Un, ja nepienāk, tad ir jāinteresējās, kas pa lietu, kāpēc nav atnākusi, jāiet pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts var apskatīties, vai ir aktīva šī vēstule, vai arī jāraksta iesniegums uz Nacionālo veselības dienestu un jāmeklē šī vēstule. Un tūlīt pat, nekavējoties, nenoliekot malā, zvanat un pierakstaties, jo mēs zinām, cik steidzīgs ir dzīves ritms un viss var aizmirsties. Un neatliekam uz rītdienu, piesakamies un noteiktu laiku uz konkrētu dienu, jau šodien saņemam vēstuli un piesakamies. Nu, lūk, un piesakoties uz mamogrāfiju, jūs rēķinaties ar izmeklējumu laiku 15–20 minūtes, bet vienmēr ir labāk ātrāk atnākt. Tāpēc, sevišķi jūs nākat pie mums ir onkoloģijas centra labirinti un var paiet laiks, kamēr jūs atrodat, kur virsdrēbes nolikt, kur reģistrēties. Un tad jūs nākat uz mamogrāfijas kabinetu, asistents jums arī laipni izstāsta, kas notiks un kas būs, un es gribu iedrošināt, tas nav sāpīgi, varbūt neliels diskomforts, bet tas nav nekas šausminošs, un kad jūs būsiet veikusi izmeklējumu, radiogrāfers izstāstīs, kā jūs saņemsiet rezultātu. Lielākajā daļā gadījumu rezultāts teiks, ka jūs nākat uz nākamo skrīningu izmeklējumu pēc 2 gadiem un gaidat savu vēstulīti un viss ir kārtībā, bet neliela daļa, 5%, līdz 5% skrīningu mamogrāfiju veikušo saņems zvanu, kad jāveic papildus izmeklējumu kādā no specializētiem centriem. Un tas nekādā ziņā nenozīmē, ka ir vēzis vai kaut kas šausmīgs. Nē, vienkārši ir jāveic papildus izmeklējumi. Un lielākā daļā, tātad jūs šos izmeklējumus veicat specializētā centrā, vai nu pie mums Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcā, vai Stradiņas slimnīcā, vai kādā no reģioniem, Liepājā vai Daugavpilī. Un lielajā vairumā gadījumu pēc papildus izmeklējuma veikšanas būs kādas labdabīgas pārmaiņas, vai cistiņas, vai fibroadenomas, vai vienkārši pavisam viss kārtībā. Un droši varēsiet arī gaidīt tālāk savu nākamos 2 gadus, kad būs jāveic nākamā skrīninga mamogrāfija. Bet ļoti mazai daļai mēs konstatēsim kādus augsta riska veidojumus, kādus priekšvēžu stāvokļus, kādus varbūt 0. stadijas pārmaiņas, vai arī 1. vai 2. stadijas jau onkoloģiski invazīvus krūts veidojumus. Un, ko es gribu teikt, šīs sākotnējās stadijas, ko mēs varam noķert ar skrīningu, mēs nejūtam. Un tāpēc ir svarīgi nākt veselām sievietēm uz skrīningu, kurām nav nekādu simptomu, lai mēs agrīni, lai mēs apsteigtu laiku.
Mūsdienīga, kvalitatīva ķirurģiska krūts vēža ārstēšana bez radiologa iesaistes nav iespējama. Es pat teiktu, ka radiologi ir krūts ķirurga labākais draugs. Mūsu kopējais mērķis ir atklāt krūts vēzi pēc iespējas agrīnāk. Tas nozīmē, ka tas ir pēc iespējas mazāk un ideālā variantā nav sataustāms. Rakus Latvijas onkoloģijas centrā tiek nodrošināta pilna onkoloģiskas saslimšanas ārstēšanas cikls, sākot no modernas diagnostikas, nepieciešamības gadījumā pirms operācijas sistēmiskas terapijas, pašas operācijas, pēcoperācijas sistēmiskas terapijas, staru terapijas un pat rehabilitācijai. Tas viss ir izdarāms vienā ēkā. Pacientei nav jābraukā pa vairākām ēkām vai vairākām pilsētām. Tas nodrošina īsākas rindas gan uz diagnostiku, gan uz ārstēšanu, kā arī vienotu plāna izpildīšanu, jo visi iesaistītie speciālisti atrodas vienā ēkā un ciešā saskarsmē. Tāpatās arī, ja pacientei ir sarežģītas blakus slimības, mums ir visi iespējamie speciālisti, ar kuriem mēs varam konsultēties, lai tiktu galā. Krūts ķirurģija vēl ar vienu ieņem ļoti nozīmīgu lomu krūtsvēža ārstēšanā. Tās divas lielākās sadaļas attiecībā par krūtsvēža ķirurģiju, ja mēs skatāmies no krūtsvēža ārstēšanas skata punkta, ietver gan krūts dziedzeri, gan arī padusas līfmazglo operāciju. Ja mēs skatāmies no krūts dziedzera skata punkta, tad mēs varam sadalīt divas daļas. Krūts saglabājoša operācija, kas tiek veikta visbiežāk, lielākajā skaitā gadījumu, vidēji 70% gadījumu, bet atsevišķos situācijās, kad šī patoloģiskā audu zona krūts dziedzerī ir plaša, ja tomēr attiecībā pret krūts dziedzerā esošo apjomu vai pacientei ir diagnosticēta kāda no augsta riska mutācijām, tad šādos gadījumos mēs pacientam piedāvājam veikt mastektomiju, jeb krūts dziedzeru noņemšanu. Krūts saglabājošas operācijas tiek veiktas visbiežāk, vidēji 70% gadījumu. Tās var tikt veikt dažādās tehnikās. Vienkāršākā, kad mēs veicam griezienu un izņemam ārā audzēju no krūts. Retākās situācijās, kad audzējs ir samērā plašs, tomēr mēs vēl ar vienu cenšamies saglabāt krūts dziedzeri. Mēs varam izņemt audzēju un plaši rotēt krūts dziedzeraudzes, veidojot jaunu krūts dziedzeraudu formu. Un dažkārt arī pacienti tā saka, ka viņu vēža operētā krūts izskatās glītāka nekā tā krūtiņa pat ir bijusi pirms tam. Tā kā mūsu arsenālā ir onkoplastiskās tehnikas, kas palīdz pacientam uzlabot šo krūts saglabājošas operācijas arī estētisko rezultātu. Un šeit vēlos pieminēt arī, ka pacienta dzīves kvalitāte vienmēr ir augstāka tieši krūts saglabājošas operācijas gadījumos. Ir tāds mīts, ka mamogrāfija izstaro radiāciju, kas tālāk var izraisīt kaut kādas saslimšanas, bet tas ir tikai mīts un viņš ir daudzkārt atspēkots, jo radiācija mums ir visapkārt, jebkurā betona sienā vai interkontinentālā lidojumā. Mums ir kosmosa radiācija, no telefoniem radiācija. Tā radiācija, kas tiek saņemta mamogrāfijas izmeklējumā, ir pilnīgi niecīga, un tā informācija turpretī, kur mēs iegūstam pēc šāda izmeklējuma, ir daudzkārt atspēkoto radiācijas devu. Tāpēc tas ir mīts un nevajag no tā baidīties. Un mamogrāfija samazina mirstību. Pirmais un pats galvenais – mamogrāfija, maza pārbaude, liela drošība. Veiciet šo izmeklējumu, lai samazinātu iespēju atklāt šo slimību vēlīni un uzlabotu savu prognozi. Otrs būtu, mēs esam šeit, lai jums palīdzētu. Ja ir kādi jautājumi vai bažas, droši lūdzu nāciet pie mums, izrunāties. Un trešais ir izskaudiet riska faktorus. Izguļaties, nodarbojieties ar sportu, ēdiet veselīgi, nelietojiet alkoholu, nesmēķējiet, un jūs samazināsiet jau jebkuras onkoloģiskas saslimšanas iespējamību. Mīļās dāmas, vispirms par sevi parūpēsimies. Mīlēsim sevi, veiksim profilaktiskas izmeklējumus, veiksim skrīningu mamogrāfiju, un tad jau viss pārējais dzīvē būs brīnišķīgi labi. Pēc sarunām ar dakteriem man ir vairāki secinājumi. Vissvarīgākā ir profilakse.
veikt regulārus izmeklējumus, neignorēt valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes un neatlikt brīdi, kad saņemam uzaicinājumu vēstuli krūts vēža skrīningam. Jo ir svarīgi, lai uz izmeklējumiem nāktu veselas sievietes. Sievietes, kurām nav nekādu simptomu. Tieši tā varam atklāt slimību pašā sākumā, ka to iespējams uzveikt daudz vieglāk un ātrāk. Turklāt šodien krūts vēža ārstēšana ir mainījusies. Tā ir kļūsi mūsdienīgāka, saudzējošāka un sievietei draudzīgāka. Gan medicīniski, gan cilvēcīgi. Un visbeidzot, rūpes par sevi nav egoisms. Tā ir mīlestība pret dzīvi.